Mēs jau cilvēki laukos vienkārši kā atveram muti, tādu vēseli redzam. Kā tas var būt, ka pat tautas mūzikas vai tradicionālās mūzikas laukā nav vienas izpratnes? Atkārtošana vienmēr ir ar izmaiņām. Nekad nevar precīzi atkārtot vienu to pašu. Tas ir Heisenberga nenoteikties princips arī. Kurš tas eksperts, kurš pasaka, ka tas ir autentiski vai nav? Lauku sievas vienmēr aizkustina un liekas simpātisks viņa dziedājums, jo viņas pārstāv šo lauku kolektīvisma kultūras kodu. Man pašām patīk dziedāt nevis uz skatuves, bet krodziņā vai kaut kādā tādā atmosfērā. Un folklotāji mūsu radīta, mūsu senču radīta. Tas ir mums atbilstoši. Tagad mēs esam Eiropā iekšā un mums vairs nav vienas patiesības. Labdien! Es priecājos jūs redzēt šajā domnīcā. Un šogad domnīcas tāds lielais nosaukums ir folkloras funkcionēšana mūsdienās, bet tieši mūsu sarunas tēma būs par autentiskumu un simulakriem. Aicinot Ievu uz sarunu, atceros, tu minēji, ka te pārsteidz šāds salikums. Man šķiet, ka abi šie jēdzieni runā par folkloras reprezentēšanu mūsdienās un par tām realitātēm, ko katrs jēdziens pārstāv. Ja runājam par autentiskumu, es te paskatījos pāris definīcijas, skatījumus, tad tie ir ļoti atšķirīgi dažādiem pētniekiem. Un daži min, ka tas ir tāds miglains jēdziens, un vai vispār viņš var būt fiksēts un pastāvīgs, un tā ir drīzāk varbūt mainīga ideja, kas atkarīga no situācijas un konteksta, un vērtīga galvenokārt tiem, kas pētīja, kaut ko grib strukturēt. Daži saka, ka runājot par autentiskumu, ka klātesoša ir tāda vērtējošā dimensija. Lai kādas būtu metodikas un kritēriji, ka tas ir tomēr tāds vērtējošs. Oksfordas angļu vārnīca saka, ka autentiskums tiek definēts kā saskaņa ar faktu, kā patiesība pēc būtības. Protams, mums ir UNESCO pasaules mantojuma konvencija, kas varbūt tieši par tradicionālo kultūru skatās un šo autentiskumu definē kā objekta spēju uzturēt savu patieso būtību un vērtību, kas atspoguļo tā kultūras nozīmi, un kritēriji ir saistīti ar objekta spēju saglabāties uzticīgam savam vēsturiskajam, kultūras un funkcionālajam kontekstam. Lūk, šādas vispārīgas vārsmas un definīcijas, bet mums ir klātesoši 3 eksperti, kas dalīsies no sava skatu punkta, no savas, varbūt, zinātņu nozares. Bet pirms es lūkšu Ievai iesaistīties šai sarunā, varbūt katrs tomēr iepazīstiniet ar sevi, skatītājus pāris vārdos, kas jūs esat. Labdien! Es esmu Ieva Vīvere no Literatūras, folkloras un mākslas institūta, no Latviešu folkloras krātuves. Es esmu etnomuzikoloģe. Jā, labdien! Jūzis Dzelme, es esmu Latvijas Universitātes ķīmiskās fizikas institūta darbinieks, nodarbojos ar šādiem tādiem aprēķiniem, un tāpēc esmu stipri ieinteresējies par mākslīgo intelektu un izmantošanu, tā skatā simulakru veidošanā un visādi citu reālās īstenības attēlošanā un pārveidošanā, un tāpēc arī ieinteresējos par folkloras iespējām pasaulē, kurā valdīs mākslīgais intelekts. Labdien, es esmu Oskars Patjanko, ikdienā esmu datorinženieris, bet man ir arī etnomuzikoloģijas bakalaura izglītība, un man patīk spēlēt tautas mūziku un par to interesēties. Paldies! Varbūt sāksim ar Ievu. Jā, no etnomuzikoloģijas viedokļa tava pieredze par šo jēdzienu autentisms. Jā, es esmu saistīta ar autentiskumu jēdzienu tādējādi, ka kopš manas disertācijas laikiem tas ir viens no tiem jēdzieniem, ko es pētu.
Un disertācijas laikā es pētīju romu, jeb čigānu tradicionālo mūziku, un tagad nesenāk es pētīju folkloras kustības vēsturi. Un kas man liekas tas pats interesantākais, kas arī saskan ar to, ka nav vienas definīcijas, ka šajās divās kopienās tā izpratne par autentiskumu un visas tās diskusijas, kas ir saistīts ar autentiskumu, viņas ir abās kopienās, bet viņas ir atšķirīgas. Romi to izprot citādāk un folkloras kustībā citādāk. Un man tas likās ļoti tā aizraujošs jautājums, kā tas var būt, ka pat tautas mūzikas vai tradicionālās mūzikas laukā nav vienas izpratnes. Tātad, jā, tas mans pirmais, kā es par šo domāju, vispār par autentiskumu, ir, ka nav vienas izpratnes, nav vienas definīcijas. Bet autentiskums daudzās kopienās ir ļoti svarīgs vērtības vārds. Citās ir, citās nav. Un caur šo autentiskumu, kā caur lēcu, var saprast un izstāstīt kaut ko ļoti svarīgu par šo kultūras jomu vai par mūzikas jomu. Tas ir tas, kā es uz to skatos. Un arī citi pētnieki. Tad vēl man tāds ļoti noderīgi, ļoti vienkārši un noderīga metode, kā par to domāt, ir uzdot jautājumu, kas ir pretmets autentiskumam, jo tas arī nav vienādi. Vienā kontekstā teiks, ka pretmets ir, piemēram, komercializēšana, citā gadījumā teiks, ka tas ir falšums, citā gadījumā teiks, ka tas ir jaunrade. Dažādas ir tās izpratnes, ko liek pretī. Un pēdējais, jā, arī tas, ko tu jau teici, ka tai autentiskumā diskusijai vienmēr ir konteksts, un teiksim, katrā vietā un laikā viņa var būt atšķirīga, un tas kaut kādā mērā rezonē ar to, kas tajā laikā un vietā notiek. Un tādā ziņā man, piemēram, šķiet, mēs šodien vairāk runāsim laikam par mūsdienām, es vairāk esmu pētījusi folkloras kustības sākuma gadus padomju laikā, un man šķiet, ka tajā laikā tā diskusija bija citādāk nekā mūsdienās. Ne pilnībā, bet lielā mērā, bet to varbūt citi varēs labāk piebilst. Vai tu vari pavisam nedaudz ieskicēt tās atšķirības par autentiskumu folkloras kustībā un romu vidē? Jā, romiem es to vismaz divas izpratnes sapratu. Viens, viņi ļoti bieži teica, mēs tādas īstas dziesmas dziedam. Un tad es prasīju, kas ir īsta dziesma. Un viņiem tas nozīmē, ja dziesma nāk ārā no dzīves, ja viņi dzied par to, ko tu esi pats pieredzējis. Piemēram, neusticību, kuģa avāriju, precēšanos, kaut kādas bēdas, kad ja viņi nāk ārā no tevis, ja viņi ir par tavu pieredzi, tad viņi ir īsta un autentiska. Otra izpratne bija tāda, ka viņiem tas pretmets ļoti bieži tajās visās sarunās un intervijās bija Eiropa, ka viņi vairs nejūtās īsti čigāni, ka viņi jūt, ka tas ir apdraudēts. Un viņi ļoti bieži teica par to, ka viņiem senāk bija ļoti skaidrs, kas ir patiesība. Viņiem tas vārds čačipen ļoti svarīgs. Un ka viņiem bija tāda vienota izpratne par to, kas ir patiesība, pret ko vienmēr varēja tā kā atrisināt konfliktus un saprast, kas notiek. Bet tad viņiem bija tas, ka tagad mēs esam Eiropā iekšā un mums vairs nav vienas patiesības. Tas bija tas, kā viņi par to domāja. Un savukārt folkloras kustībā jau ir citādāk tā diskusija. Pareizi, nepareizi, atbilst vēsturiskajai patiesībai vai kaut kas jaunradīts, aranžēts, nearanžēts. Viņiem romiem tas vispār nav aktuāli. Jā, varbūt, Oskar, tu vari ieskicēt, tu pagājušā gadā laikam apbrauc visu Latviju un redzēji visus folkloras grupas un ansambļus, un tev radās kaut kāds skatījums, iespējas par to, kas šobrīd notiek Latvijā, un varbūt, kas tas vairāk ir, vairāk autentiski, vai tur pa pilnam simulakru. Man šķiet, ka tieši tā, tādu dihotomisku dalījumu, tur autentisks vai neautentisks, nav īsti korekti piemērot folkloras ansambļiem, jo pirmkārt mums ir jāpriecās par to, kas ir, jo mums taču nav vairāk 17. gadsimts, kur katrs teicēja, laukos varēja dziedāt. Un tā tautas mūzika jau lielākoties mums funkcionē tikai vienīgi tādās mazās subkultūrās vai kopienās vai folkloras ansambļos, piemēram. Un man bija liels prieks tur piedalīties, liels gods būt Baltikas žūrijā. Man tiešām patika ļoti lielākā daļa, ko es redzēju.
protams, ne visam, bet bija ļoti interesanti. Protams, var redzēt, ka tiešām tā sabiedrība vēl straujāk mainās, vecuma tā, ka tie etnogrāfiskie ansambļi, kas agrāk bija kupli, tagad pārstāv varbūt viena sieva vai divas, un dažās vietās ir ļoti veiksmīgi iemācās to tradīciju dziedāšanas, kaut kādu attieksmi un dziedāšanas tehnikas. Citās vietās ar to veicas tā kā ļoti slikti. Jā, par to, bet es iedomājos, ko Ieva minēja, ka čigāniem ir cita tā attieksme kā folkloras kustībai. Tas droši vien skaidrojums ar to, ka tu pētīji tā kā tādu reāli tādu eksistējošu tādu šī brīža tradīciju, bet folkloras kustība jau vienmēr ir mūzikas atdzīvināšanas process un tajās visās tajās atdzīvināšanās ir tāda kopīga likuma, kas izpildās visās, vai arī, pieņemsim, seno mūziku, kas atdzīvina, vai arī tur, pieņemsim, ir tāda reggae vai skāre vai vēl tās kustības, un tie procesi viņās visās notiek ļoti līdzīgi, un arī tad, tie domu gājieni, kā skatās arī uz autentiskumu vai kas. Bet tad tu vispār tādu jēdzienu autentiskums lietotu, jeb tu no tā izvairītos un teiktu, ka tas vispār vairs nav. Viss ir kaut kas atjaunots, kaut kas citāds. Es viņu pats lietoju arī savās domās, un es viņu arī lietotu, jā, bet droši vien, ka viņam prasīja tos paskaidrojums, vai vismaz kontekstu ietvaros, viņu var ietvarēt. Es gatavojoties šai diskusijā palasīju divas rakstus, un viens ir tāds interesants skatījums, kā tieši tajās atdzīvināšanās visās folklora vai vēl kustībās, kā autentiskuma, viņam varbūt pat, 4 dažādi skatījumi uz autentiskumu, ka pirmais ir tā kā tas radītāja autentiskums, kas ir tā kā visā tajā rietum tajā mākslas domāšanā, ka autentisks ir tas, ka, ja tas radītājs, tas vai zīmētājs vai mūziķis, viņš tā kā ļoti labi spēja izpaust savu sākotnēju to nodomu. Cita pieeja ir, ka skatīties uz autentiskumu kā produkta ietvaros, ja ļoti precīzi nodzied dziesmu, tad tas ir autentiski, vai arī, ja tas, ko tu radi, ietilps kaut kādā noteiktās rāmjos, kā ir tipiski izskatās tautastērps, ja viņš tas produkts, tas tautastērps izskatās tā kā tipisks, tad tas ir autentisks. Un tad trešā pieeja, kā uz autentiskumu skatīties, ir tā kā radītājs, ražotājs, tad, kā viņš tā kā ražošanas procesā, vai radīšanas procesā, kā tas tiek radīts, vai tur pareizie materiāli, pareizās metodas, vai tur, kad ir ceļš tajā tautas mākslā, ir argumenti, ka ja auž tur uz īstajām celdēm vai rokām, tad tas ir īsts materiāls, patiesas, tas rezultāts, bet ja tas kaut kās citiem materiāliem vai citām metodēm, tad tas vairs nav autentisks. Kaut arī varbūt tas rezultāts būs ļoti līdzīgs tam. Un ceturtā pieeja ir tā kā patērētāja autentiskums, ka ja es dzirdu, ka liekas, tu tiešām runā patiesību, tad tas ir autentisks. Un varbūt, čikāniem varbūt tieši šī pieeja nāk vēlāk, ka ja šķiet, ka tas izpildītājs tiešām to pieredzējis, un man rodas tā īstā patiesā sajūta to klausoties, tad tas ir autentisks. Un tas nedaudz sasaucās ar mūsdienu pasauli, ka mēs ejam uz tādu uzmanības ekonomiku, ka visi cenšas pievērst uzmanību, un ja tu esi tāds tiešām patiess, un tev rodas īstās tās emocijas, tad pat tas fakti nav tik svarīgi, emocijas svarīgākas, un tas autentiskums ir tajā emocijās. Un tā kā tādi dažādi skatījumi, un tad es katrā gadījumā gribētu izvairīties no tās, kas, manuprāt, es neesmu pētījis ļoti, bet ka folkloras kustības sākumā bija tas dihotomija, autentisks, neautentisks, un tur bišķiņ savādāk dzieda, vai tur neesi, tur arī etniskums, ja tu neesi strādājis laukos, tad tu nevar nodziedāt to talkas dziesmu. Vai mūsdienu cilvēki nevar nodziedāt, jo viņi ir vārgi. Taču mēs taču ejam uz džimiem, citi ir vēl stiprāki, veselīgākā kā senāk. Un tad es gribu, man nešķiet jēdzīgi izmantot tādu baigot dihotomiju, kad autentisks, neautentisks, bet
nu, kaut kā tā, dažādas tās pārējas un dažādi. Nu, es domāju, ka mēs vēl paturpināsim šo tēmu, bet es vēlos iesaistīt sarunā Juri, jo Juris ir mākslīgā intelekta speciālists, kā viņš teica. Vai mākslīgais intelekts spēj radīt arī ko autentisku, vai mums jāgaida nākotnē folkloras izpildījuma aizstājēji mākslīgā intelekta veidā? Jā, šeit tās problēmas ir ar vienu kļūst grūtāk izsnāms. Pirmais jau ir jautājums par definīcijām, ko mēs vispār saprotam, kas ko nozīmē. Un tāpēc, tā skaitā, tāpēc arī es pilnībā piekrītu Oskaram, ka nevajag to dihotomiju taisīt. Un vajag tomēr skatīties, kā no dažādiem skatu punktiem, no dažādiem aspektiem, vienu no to pašu skatīties, ja kā mainās, jo visu laiku mainās, un tagad tā vien straujāk mainās mūsu pasaules uztver, vispār izpratni par to, kas ir personība, un te es gribētu atgādināt, tas ir jau 8 gadus atpakaļ publicēts UNESCO ziņojums par robotu ētiku. Un tur ir minēts, ka mums jāgatavojās 8 gadus atpakaļ, tas bija vēl ChatGPT nebija pazīstams, jāgatavojās piešķirt robotiem juridiskās personas tiesības. Un, ar visām tiesībām radīt autentiskas mākslas darbus un vispār. Tagad tas jau notiek. Un, par tām juridiskās personas tiesībām tur ir atsevišķs jautājums, jo roboti pašlaik vēl darbojās tikai virtuālā. Pareizāk ne roboti, bet mākslīgais intelekts darbojās virtuālajā pasaulē pamatā. Lai gan Ķīnā ir liela sasnieguma arī reālās pasaules robotu veidošanā. Bet, tas ir cits, varbūt cita tēma, bet katrā ziņā tā izpratne par to, kas ir patiesība, par Romu piemēru, te ir ļoti labi, kad viņi arī jūt, ka kaut kas strauji mainās, un tā izpratne par to, kas ir kas jāmaina. Bet es gribētu brīdināt, ka tās izmaiņas notiek ļoti ātri, un nevienmēr mēs pat varam izsekot. Un tie pēdējās prognozes par mākslīgu intelektu attīstību, kad varbūt jau pēc 2 gadiem, vai pēc 5, būs tas vispārējais mākslīgais intelekts, kurš ir spējīgs pārspēt cilvēku jebkurā darbībā. Tā skaitā mākslā, mūzikā, kas jau notiek vispār, atsevišķos, teiksim, tādos vizuālos, bet, vēl nav tāds integrāls mākslīgais intelekts, teiksim, kurš cilvēku pārspēj visur viens tāds. Bet, vāckot, mēs varam dot jebkuru uzdevumu, šahu spēlē, tas jau sen jau notika, kur arī uzskata daži par mākslu. Es atceros Mihailu Tālu, kurš stāstīja, ka šahs ir arī māksla. Bet tagad tad cilvēki zaudēja visur, un arī acīm redzot mūzikā, mākslā var radīt mašīnas pietiekami tādas neautentisks, teiksim, atšķirīgs, radošs darbs. Nevienam, ne no viena nenorakstīts. Tas ir tā izpratne par to, kas tad ir mākslas darbs, arī mainās. Šeit es gribētu vispār vēl arī savu viedokli par to, kas ir māksla vispār. Mākslas galvenais uzdevums ir veidot cilvēku domāšanu. Tas ir izglītībā veidot visu pasaules uztveri. Tā skaitā mūzika ļoti svarīga šajā ziņā. Veidot tādu domāšanas pamatu. Tālāk arī citu mākslas veidu viss tāpat darbojās kopā. Un tāds labs piemērs, kā tas darbojas kopā, tā ir reliģija, baznīca, kurā ir gan dziesmas, gan tēli, gan vārds, gan arhitektūra. Tad daudz mākslas veidu kopā darbojoties, veidot cilvēku pasaules uzskatu. Mākslā tas ir jādara joprojām, un mūzika ir ļoti spēcīgs līdzeklis, kurš ļoti maz tiek izmantots, un par nožēlošanu, teiksim, tāda modernā māksla tagad bieži vien iet pretējā virzienā. Tas ir nevis apvienot cilvēku izglīto, bet, zinām, mērā sadala pasauli, atomizē, kas nav pareizi.
Pareizāk tā, ir jābūt eksperimentālai mākslai, tāpat kā ir fundamentālā zinātne, kas, fizika, ko es labāk pazīstu, meklē elementāru daļiņas, dievu daļiņu, atrada Higgsa bozonu nesen. Un arī mūzikā un citās mākslas veidos jābūt līdzīgi, kad meklējam kaut ko jaunu, un tad visādi eksperimenti iespējami, bet tie nav jārāda visam, jo, teiksim, eksperimenti daudz ir bīstami. Eksperimenti ar cilvēka genomu, ģenētika ir aizliegti. Un vispār ierobežoti. Un, kā zinām, vīrus, teiksim, tie paši Covid vīrus, acīm redzot, ir mākslīgi radīts laboratorijā. Un tas parāda, cik tas var būt arī nepatīkami. Un ar mākslu ir līdzīgi. Arī tā var radīt tādas nevisai, teiksim, pieņemams virziens domāšanā. Un tāpēc ir par to sevišķi jādomā, kā mēs izmantojam kādu mākslu, un jābūt gataviem, ka pēc tiem, lielākais 10 gadiem pasauli pārvaldīs mākslīgais intelekts. Nepavēlti ir $500 miljārdu programma palaista Amerikā, Ķīnā līdzīgi, lai to pilnībā nobeigtu, un tas nozīmē, ka mēs būsim tikai kaut kādas sistēmas daļa, bet par sistēmu kopumā mēs jau tagad saprotam, kad, kas notiek valstī un sevišķi, teiksim, kas ir Eiropas Savienības, tu lēmumu pieņemšanā mēs diezko daudz nevaram iejaukties. Un, tajā ziņā nekas jauns nebūs, bet ir cerības, ka tā pārvalde būs racionālāka. Bet tas ir joks, ja tā ir patiesība, ka mākslīgais intelekts nevar aizstāt lapsu, kas ķer zaķi, jo zaķis pats nezina, kur viņš skries nākamajā momentā. Jā, tas arī ir, teiksim, tāds jau nevisai atbilstošs uzskats. Gribas brīvība, tā faktiski ir spontānā simetrijas zaudēšana. Tas ir 20. gadsimta fizikas lielākais atklājums. Kad mēs uztaisām spoguļu attēlu, tad tā pasaule tur ir cita. Tas ir attēlot spogulī pasauli, mēs nonākam pie citiem fizikas likumiem. Tas ir pārējības nesaglabāšanās likums. Un uz tā pamata tas nozīmē, ka jebkurš process ir ar negaidītiem komponentiem, un arī mākslīgais intelekts tāpat ir ar brīvo gribu un neprognozējams. Vai viņam ir intuīcija? Vai viņam ir intuīcija? Jā, noteikti. Tas ir jautājums atkal, ko mēs saucam par intuīciju, bet pašreizie tie mākslīga intelekta modeļi, viņi nerēķina. Tas nav algoritms, ko mēs līdz šim esam pieraduši, kā mašīna rēķina visu precīzi. Tagad tas tā nav, mašīna tiek apmācīta, un viņi meklē kaut kādus vidējos no pieejamās informācijas. Tas nozīmē, teiksim, mūziku, viņas paskās dažādas tautas dziesmas, un uztais kaut ko līdzīgu. Ne to pašu, un atskot uztais tādu melodiju, kur nekad nav bijusi pasaulē. Tā intuīcija ir šī te iepriekšējo visu, ne visu, bet kaut kādas informācijas kopas pārzināšana, un uz tā pamata aptuvena paredzēšana. Jo vairāk ir vēsturi mēs zinām, un teiksim, folklori, jo precīzāk varam paredzēt, kas būs tālāk, un folklori tā ir mūsu radīta, mūsu senču radīta, tas ir mums atbilstoši. Un jo labāk mēs viņu pazīstam, jo labāk varam veidot uzskatus un mūziku, tā skaitā, kas atbilst mums, mūsu dzīvei, un mēs varam labāk dzīvot, labākā saskaņā ar pasauli, ar sevi, ar saviem draugiem, paziņām. Atgriežoties pie tradicionālās kultūras, vēlos parunāt par tādu lietu kā folklora un skatuve. Un daži pētnieki, etnologi norāda, ka izpildījums uz skatuves neatbilst tradīcijai. Piemēram, uz skatuves tiek pasniegts sagatavots priekšnesums, un tur izpaliek situācijas tā varēšana, tā sasaisti ar kaut kādu konkrēto situāciju, kur var dziedāt tā, un ka tas ir kaut kāds sastindzis tāds elements, kurš pārcāts uz skatuvi. Kāda?
Jā, tas skatuves moments ir ļoti svarīgs. Tas ir viens veids, kā šo diskusiju tālāk virzīt. Jā, par to arī etnomuzikoloģijā ļoti daudz diskutē, kas notiek ar tradicionālo mūziku vai folkloru, kad viņi uzliek uz skatuves. Un noteikti būs cilvēki, kas teiks, ka tad vairs nav autentisks. Tāda arī būs. Bet, piemēram, folkloras kustības sākumā jau arī bija tā lielā doma, ka vajag folkloru nost no skatuves, un tad meklē visas tās formas, kā nojaukt to robežu, iesaistīt rotaļās, nenošķirt tīri fiziski, ka tur augšā uz skatuves ir ansambls un te lejā ir klausītāji. Tā kā tas jau bija vēlēšanās tā kā nojaukt to barjeru un robežu starp klausītāju un tādu pasīvu klausītāju un mūziķiem. Bet vēl viens moments, par ko Oskars jau arī ierunājās, ka piemēram, Oskars piesauca senās mūzikas kustību, un tur kaut kādā ziņā tā autentiskuma diskusija ir tāda konkrētāka, jo viņiem ir tas apzīmējums vēstures zināšanās balstīts izpildījums, historically informed performance. Un viņiem tas ir tas atskaites punkts, vai tu zini tieši ar kādu instrumentu tas ir ticis spēlēts, vai kādam instrumentam tas ir ticis radīts, vai tu zini tieši kāds bija tembrs un tādas lietas. Un tas ir viens tāds arī veids, kā arī par to var domāt, un kādā virzienā var iet, piemēram, domājot, vai tas ir konkrētai tradīcijai vēsturiski atbilstoši, vai tu esi tā kā tiešām visus tos elementus iemācījies. Tur diskusijas, piemēram, par to, vai franču baroku vai François Couperin var spēlēt uz klavierēm, jo tas nav komponēts klavierēm, un klavieres pat tajā laikā vispār vēl nebija apritē. Tādi jautājumi. Oskar, vai skatuve būs tas, kas noteiks autentiskuma pakāpi? Tur arī uz to var skatīties dažādi. Man pašām patīk dziedāt nevis uz skatuves, bet krodziņā vai kaut kādā tādā atmosfērā. Bet par šo jautājumu man iepatikās viena analoģija, ko es izlasīju par Zviedriju, kā viņiem, ka Zviedrija arī tās folkloras atdzīvināšanas kustība, viņi sākās ap 70 gadiem, nedaudz ātrāk kā mums, bet aptuveni tajā pašā laikā. Un viņiem tas uzsvars bija uz daudz uz instrumentālās mūzikas, jo viņiem visi tie pieraksti ar vijolēm. Un tad tajos pašā sākumā, tajos 70 gados radās daudzi prasmīgi spēlētāji, bet viņi lielākoties bija kaut kur paši mācījušies un paši samācās ar mūziku, un viņi uzskatīja, ka tai mūzikai ir ka viņa, tā skatuve nav tik obligāta, bet ka viņai jādzīvo tādās neformālās vidēs, ka tur saspēlēties, un viņiem tāda milzīga tradīcija, ka viņi tur sanāk tur 10 vai 100 un kopā spēlē. Bet pēc tam, tas palēnām, viss tā kā kultūra tā kā mainās tie procesi, un tā kā bija daudz tie darītāji, tad uzrādās cilvēki arī, kas sāka to marketēt, rīkot festivālus un dažādas pasākums, klubus, un tad tā izglītība iegāja arī tā kā mūzikas skola, tā institucionalizējās, un līdz ar to radās ar vien profesionālāk tie izpildītāji, un kas jau ir tur mācījušies ilgus gadus sistēmā, tur mūzikas skolās vai ko. Un tad mūsdienās, kopš 21. gadsimta, ir tas viss pamainījies, ka lielāko daļa tā mūzikas dzīvo uz skatuves. Un festivālos. Jā, un ir festivālos, un festivāli atkal maina to mūziku, jo festivālos vajag ekspresīvākas uzstāšanās, arvien ekspresīvāki, jo skatītāji redz vienu, aiziet uz otru, aizbrauc uz Franciju, apskatās, kā viņi spēlē, viņi arī grib kaut kādu ekspresīvāku uzstāšanās, un tie izpildītāji, viņi arī sevi vairāk sāk redzēt sevi kā māksliniekus, ka viņi tur saliek dažādas mūzikas žanrus, un tad tā mūzika jau sāk dzīvot tieši tikai uz tās skatuves, un tās saspēles vairāk nav tik aktuālas, un arī, ja tajos iepriekš tādi
rockstāri vai tādi, kuriem gribēja līdzināties, bija kaut kādi senie vijolnieki, un tad šobrīd, tie, kur viss skatās, cik tas ir labs, un tie ir kaut kādi tādi tiešām ļoti profesionāli izglītāti mūziķi, kas ir jauni un tā, un kad tas mainās viss tā, vienmēr tā kā interesanti tāda. Jā, nu vēl jau uz skatuves ļoti svarīgi ir tas, ka skatuve ir tāda ļoti kontrolēta situācija. Un, teiksim, padomu laikā vai kādās politiskajās sistēmās jau ļoti svarīgi ir kontrolēt, ko cilvēki dara. Un tāds neformālāks izpausums īstenībā tiek mazināts un tā kā mēģināts ierobežot. Un tad tiešām atskaities, ko un kā tu darīsi, iemācies, nospēlē un ej mājās un neko citu nedara. Bet mūsdienās jau var redzēt, ka arvien vairāk arī tradicionālās mūzikas jomā un folkloras kustībā attīstās tās neformālās muzicēšanas jomas. Tas, ko Oskars jau teica, krodziņos, vai arī mūsdienās arvien vairāk ir dziedāšanas grupas un ansambļi, kas, piemēram, nemaz negrib uzstāties un neuzstājās principu pēc, bet tikai dzied kopā. Sanāk, mēģina, dzied, bet nav tas uzstāšanās moments nav svarīgs vai negrib, vai arī, vai ir kaut kādi īpaši apstākļi, kuros tas to grib. Tā kā, man liekas, tur arī tas ir tāds viens. Mūsdienās jau ļoti daudz ir to neformālo, un tas kļūst arvien aktuālāk, tādas neformālā muzicēšana. Un, jā, es iedomājos, kā bija tajos folkloras kustības 80. gados, jo šobrīd tiešām tie, kas aktīvi koncertē no tādām folkloras grupām, ir tās stabilās vecās folkloras grupas, kas speciāli darbojas un aktīvi darbojas un satais koncertu pēc tam. Bet daudz tie jaunie veidoja nemaz nav vērsti uz skatuvi vai uz koncertiem, un varbūt pat labi, ka ir tādi koncerti, ka mēs aiziesim nākam trešdien uz krodu koncertu. Bet folkloras grupām jau arī jau pat tajā laikā, padomu laikā jau bija arī tā otra funkcija, ka tas bija svētki, ieražas, kas notika, un tur piedalījās folkloras kopas, un arī mūsdienās ļoti daudz piedalās kāzās un citos godos, tā kā tā puse jau bija tāda un ir arī tagad. Jā, tur droši vien, ka mūsdienās ir relatīvi vairāk kaut kā tādas profesionalizācijas, ka ir tādas apvienības, kas tikai uz tām mičošanā vai kāzām brauc. Jā. Un tā ir atsevišķa liela māksla. Kaut ko izdarīt labu uz skatuves, protams. Un tur ir arī savas tradīcijas un savs autentiskums, kā tieši tam ir jāizskatās un jābūt. Piemēram, ja es atkal atcaucos uz to romu mūziku, viņiem ir tāds jau diezgan noslīpēts standarts, kā izskatās tā tipiskā romu mūzikas skatuves, tā skatuves muzicēšana. Un pēc viņas tiecās, to apgūst, to mācās tikpat rūpīgi, kā, piemēram, tradīcija. Jā. It kā skatuve pieprasa, tur ir savi noteikumi un savas formas, bet tajā pašā laikā, piemēram, pētnieki vai studenti aizbrauc pie teicējas laukos, ieraksta viņas dziedājumu, atzīst, ka tas ir autentisks un no tā tālāk var mācīties. Un ir reizes, kad šo teicēju vienkārši noliek uz skatuves, un viņa dzied no skatuves. Un ko tad mēs teiksim, ka tas vairs nav autentiski, jo viņa atrodas uz skatuves tagad un koncertā piedalās? Kurš to teiks? Tie, kas saka, ka skatuve tas vairs nav autentiski, tas vairs nav pa īstam. Tad tiešām man atkal liekas, ka ir tas kontroles un arī tāds autoritātes moments, ka kurš būs tā autoritāte, kurš pateiks ir vai nav, ja vajag pateikt ir vai nav autentisks. Un tās autoritātes jau ir dažādas, un starp viņām ar tur varbūt kaut kāda cīņa notiek. Piemēram, padomu laikos viena autoritāte bija, piemēram, folkloras draugu kopas kandinieki, un otra autoritāte bija eksperti, zinātnieki, un viņiem katram bija sava izpratne par autentiskumu, un tad tur tā, kurš tagad būs tas noteicējs? Jautājums, kuram to vajag, vai to vispār vajag noteikt, vai ir uz skatuves autentiski vai nav, jautājums, vai vajag? Vai šobrīd ir autoritātes, kas nosaka? Ir jau daudz autoritātes, bet ir mēdz būt ar ļoti dažādiem tiem viedokļiem, un tas tajās grāmatās arī bieži saka, autentiskums ir tā kā varas tā kā izrādīšana par pagātni un šo brīdi, ka tiešām, ka tāds eksperts un izsaka to savu viedokli, bet es nezinu, man šķiet, ka tagad ir mazāk, kā agrāk, jo manuprāt, vispār arī sabiedrība kļūst tā kā dažādi, iecietīgāka un
Un es pats arī, man nepatīk tā ideāla, ka uz skatuves jābūt kaut kādā uzreiz kaut kā savādāk, uz skatuves jābūt kaut kādā savādāk. Taču ir ļoti dažādas mūzikas, nav speciāli, nekas jāpārveido skatuves, ja ir laba dziedātāja, es tieši gribu dzirdēt viņas balsi, un viņa dziedāja, man absolūti nekas cits neinteresē, nekā viņa ģērbusies, nekā izskatās, nekā uzvedas. Un, es personīgi aicinātu būt tā kā plašāk, tā kā atvērtākiem. Jā, es gribētu arī pievienoties šim te aicinājumam, kad jābūt atvērtākiem un noteikti plašāk. Kāpēc plašāk? Viens no tādiem argumentiem ir, ar ko mēs nodarbosimies nākotnē. Ir sagaidāms, ka mums tomēr būs tas beznosacījuma pamat ienākums, tas ir pietiekams ienākums, lai vispār nestrādātu. Šveicē nobalsoja pret to, tur bija 25% tikai atbalstīja. Apmēram 2300 eiro katram mēnesī, un viņš var tālāk darīt, ko grib, tas ir, var arī vispār nestrādāt. Tad viņi to nobalsoja pret, acīm redzot tāpēc, ka tieši nebija skaidrs, ko tad viņi darīs, ar ko nodarbosies, kāda ir motivācija vispār dzīvot. Tad, viss jau ir un viss, un tad tā motivācija reāli ir nodarboties ar mākslu, pievērsties tam dažādiem veidiem, un šeit interesanti ir salīdzinot, teiksim, agrākos laikus, baroku mākslu, tā skaitā, kad lielākā daļa cilvēku, tie nebija viss, arī folklori, tas ir atkal cits stāvojums. Bet, teiksim, tāda jau profesionālā māksla, viņi nebija gluži profesionāli, bet cilvēki, kas uzstājās lielākā daļa, un kas klausījās, galvenais, paši kaut ko prata spēlēt, un praktiski visi. Mūzikas instruments un arī skatūs, dažādos līmeņos, bet bija ļoti daudz iesaistīt cilvēku, un faktiski klausītāji lielākā daļa paši arī kaut ko varēja, un mēs dojamies šādam te variantam. Otrs ir folklora, tad tas bija nodalīts. Tagad mēs varam jau šos te divus stāvojumus apvienot, profesionālo mākslu un folkloru. Un sevišķi tāpēc, ka citi jau varianti nebūs ar ko nodarboties. Pareizāk ir otrs variants. Otrs variants ir pārvērst visus pa birokrātiem. Kas tagad tā zinām mērā notiek un pret ko būtu tā kā jācīnās. Te es negribētu iezināties, vienkārši brīdinu, ka tas ir bīstams variants un tas ir alternatīva. Tātad, ja mēs nepratīsim iesaistīt cilvēkus mākslā, pirmkārt jau kā klausītājs vismaz, un tad, lai viņus varētu iesaistīt, tad viņiem arī kaut kas ir pašiem jāapstāst, un jābūt arī kaut kādiem paraugiem, un tas autentiskums ir tāds ievalkošs, kas cilvēks ieinteresē, kā tad bija agrāk, kā ir tie agrāk, un tādi, kā atzīti paraugi, un ko es pats varu, un tas ir tagad sevišķi jāiesaist, tas folkloras kops, kas bija padomu laikos, tur bija visādi. Es atceros laiku, kad man aizliedz Jānis svinēt, tāpēc, ka viņi it kā šķirt cīņu noliec. Un tomēr tagad tas iet uz priekšu daudz ātrāk, viss tās izmaiņas. Un jāgatavojās, ka mums visiem būs jāiesaistās vai birokrātija vai mākslā. Un tad jāicina tomēr vairāk ar folkloru un mākslu nodarboties un plašāk iesaistīties visos pasākumos tādos, kur iespējams. Tas, ko Oskars aicina. Jā. Es neesmu ļoti pārliecināts, vai tā notiks, jo pēdējos, vismaz man pieredze ir tas, ka darbs vienmēr vairojas cilvēkiem. Un bez tādas kaut kādas sistēmas vai kaut kādas piespiešanas, ja cilvēkam nav ko darīt, viņš jau nenodarbojas, diemžēl, mākslu. Tas jau būtu ļoti jauki, ja mēs brīvajā laikā nodarbotos tikai mākslu, bet lielākoties cilvēks sāk skatīties kaut kādas muļķīgas tiktokus vai kaut kā tādu, kad viņam nav ko darīt. Nepiekrīt tam, ka tas tā ir. Tas ir dažādi cilvēki, dažādi. Ir saprotam šī tendence, un tā ir tā bīstamā tendence mūsu sabiedrībā. Un to var pārvarēt, veidojot kaut kādu pietiekam vienotu, ne vienādu visiem, bet tomēr līdzīgu pasaules uztveri, kā mēs saprotam, ko nozīmē labi dzīvot, un tas nenozīmē kaut ko, teiksim, daudz visādi materiālu labumu,
Tas nozīmē vairāk zināšanu, pirmām kārtām. Tas nozīmē, ka ir šī arī izšķiršanās, un ja mums interesē vairāk zināšanas, pasaules izpratni, tad mēs arī ar mākslu, varbūt mākslas palīdzību vairāk mēģināsim iedzināties, kas notiek pasaulē, jo visu izrēķināt nevar. Tas ir jau pierādīts daudzos dažādos veidos. Nozīmē, ka šī te, ko var saukt par intuīciju, tas ir apkopot, māksla taisn apkopot. Visu to mūsu pieredzi ļauj kaut kā veidot tādu vienotu tēlu par dažādiem notikumiem un tālāk tad nodot citiem atkal to savu pieredzi un teiksim, spēju rīkoties pasaulē, motivāciju un šeit ir izvēle vispār, kad var aiziet, uz ko grieķu filozofi bija tās virziens hedonisms, kad vienkārši maksimāli bauda. Tas ir narkomānija arī šodien. Tātad tas ir tas stupceļš, no kur jāizvairās un kur ir ceļš caur dažādu interesantu lietu radīšanu, melodiju radīšanu, tā skaitā uzstāšanos vienot priekšā. Tas ir nevis, ka ir tikai profesionāli, bet arī ir cilvēki, kas, varbūt dažādos līmeņos, bet spēja arī kaut ko radīt, parādīt citiem, atkārtot vismaz, bet atkārtošana vienmēr ir ar izmaiņām. Nekad nevar precīzi atkārtot vienu to pašu. Tas ir Heisenberg nenoteiktīgs princips arī, ka nevar vienu to pašu, nevar precīzi nekad neizmērīt, neatkārtot. Jā, paldies. Jā, tas, ko es dzirdu tajā visā, ka mūsdienās tā apdraudējuma sajūta ir ļoti liela visādi izaicinājumi priekšā. Un tā, man liekas, tas viens arī tāds virziens, kurā varētu domāt, ir cilvēks un tehnoloģijas un tas pats mākslīgais intelekts un tā tālāk. Un tad es dažreiz domāju, vai nākošā tāda autentiskuma kustība varētu būt akustiskā muzicēšana pret muzicēšanu, kurā ir iesaistīts tehnoloģijas. Man dažreiz pietrūkst tāda vienkārši akustiska muzicēšana. Es varu padalīties savā pieredzē. Tie bija 90. gadi, kad Grodi izdomāja, ka mēs neierakstīsim savu dziedājumu, jo tas ir pavisam kaut kas cits nekā dzīvais dziedājums. To nevar fiksēt. Pašā sākumā jau cilvēki baidījās no fotoaparāta. Jā, protams, tagad varbūt žēl, ka nav kaut kāds periods fiksēts digitāli, bet var arī skatīties šādi, ka dabiski ir tā kā dzīvē un visas šīs tehnoloģijas ienes kaut ko citu. Bet atgriežoties pie etnogrāfiskiem ansambļiem un folkloras kopām, tomēr autentiskuma jēdziens, kā jau tu minēji, tur ir vēsturiskais konteksts un saistīts ar saknēm, ar varbūt to savu izcelsmi un folklora nāk no laukiem. Un arī šobrīd laukos funkcionē šīs dziedāšanas kopas un etnogrāfiskie ansambļi. Tajā pašā laikā var vērot, ka varbūt uzstājoties etnogrāfiskais ansamblis izmanto kaut kādu teatrālismu, kaut kādus iestudējumus, un tajā pašā laikā pilsētas kopa, varbūt jaunieši, iet tādu dabiskuma ceļu. Tad kā uz šo varam skatīties? Varianti noteikti iespējami dažādi, un tas būtu tas pats interesantākais un labākais, ja būtu gan tie, kas mēģina atkārtot precīzi, ierakstīt tā skaitā, jo tagad jau, jebkurš ieraksts ir noteikti precizitāte, bet cilvēku izšķiršanas spēja arī ir ierobežota, un tāpēc tagad jau ir iespējams sasniegt tādu precizitāti, ka cilvēks vairs nespēja atšķirt dažādas ieraksts, teiksim, un ieraksts no oriģināla, ja ir kaut kā, teiksim, mūzikas, skaņa tikai. Bet ir, saprotams, arī interesanti dažādas variācijas, improvizācija, un mēģināt kaut kādas nelielas novirzes un atdavinājums un dažādas variantas skatīties, un tāpēc vajadzētu gan šo vienu virzienu, tas ir to sākotnējo variantu, kāds bija kaut kāds sen atpakaļ varbūt, ja kāds kaut kur ir to izveidojis nesen, un
variācijas par šo tēmu, kas ir sevišķi interesanti un ko sevišķi vajadzētu varbūt popularizēt tā folkloras kopām. Tā skaitā, ka nevis tikai norobežoties, ka precīzi to, kas bija agrāk, bet arī kaut ko savu, nu, no savas apkārtas, nu, teiksim, tās apdziedāšanās dziesmas, kur var ielikt jau kaut kādas konkrētas situācijas, nevis tikai no pagātnes viena un tā tālāk. Jā, es varētu izteikties par šo tēmu. Manuprāt, tas ir vairāk tāda modes lieta, kaut kādu konkrēta laikmeta modes lieta, un nu, kaut kā tas padomju laikos, nezinu, bija taču modē taisīt tās teatralizētas izrādes un tādas folkloras. Es domāju, to ne tikai vien Latvijā, bet visā pasaulē. Un varbūt atsevišķos lauku tajos, ansambļos, tas ir ilgāk saglabājies, jo viņi tā kā noslēgtāki un mazāk kontakti ar citu pasauli, citām līdzīgām organizācijām, bet pilsētās vai ne tikai pilsētās, kad tās modes, viņi tā kā uzņēmīgāk, viņi tā kā saprot šī brīža tendences un vairs netais tādas tos uzvedums. Un tur arī parādās tas, ko tu teici par to eksperta lomu, kurš tas eksperts, kurš pasaka, ka tas ir autentiski vai nav. Man bija tas gods būt tādu vienu brīdi, jo es biju Baltikas žūrijas sastāvā, un tad uz to brīdi man bija deleģēta tā vāra, ka es varēju pateikt savu viedokli. Es tā kā centos rakstīt, ka tas mans viedoklis vai kaut kā. Bet droši vien, ka varbūt no balsts tas arī nemaz neizklausījās. Varbūt viņi arī domāja, ka tas ir tā kā īstā patiesība. Un vispār tas institūts, ka ir tās žūrijas, manuprāt, tā ir laba lieta, jo viņi tā kā ievirza to visu, visu mūsu to kopīgu. Mums visiem interesē tā tautiesmas dziedāšana, un tas mums ievirza kaut kādā tādā, lai tiešām, jo šobrīd redzēt, bija pavisam daži atsevišķi gadījumi, kad tiešām bija tāda skatos un domāju, kas es padomju laikos esmu. Tik dīvaini tas viss izskatās, tas priekšnesums, tas tik teatrāli un tik nepatiesi, neautentiski pēc mūsdienu tādas sajūtām. Un ka tās, ka ir tās kaut kāda vērtējuma sistēma, ka tas tā kā ievirza kaut kādu kopējo kustību un tas arī varēja tiešām redzēt, ka arī daudzi domā par dziedāšanu. Tautstarpi bija gandrīz visiem ļoti skaisti nokomplektēti, tā kā tas arī ilgā procesā. Un tas tā kā tas tā autentiskuma varas, tas izpausme, ka kāds tev pasaka, un tad kaut kā veido to kultūru politiku, nezinu. Es vēl varu tikai piebilst par to, ka man liekas, ka var jau turpināt dažādas elementus. Un tavā piesauktajā gadījumā, piemēram, šāds etnogrāfiskais ansambls ar tādiem teatrāliem motīviem, viņš turpina citus elementus, un jauniešu folkloras kopa Rīgā varbūt turpina citus elementus. Tu vari turpināt, piemēram, to, ka tu dziedi tikai sava ciema, vai piemēram, turpina tembru, kaut kādu skaņu, kas jums ansamblī sanāk. Varbūt kāds cits turpina to, ka mēs to daram svētkos. Cits varbūt vispār turpina kādu tēlu vai ideju. Piemēram, cits turpina kaut kādu, vārenītes vai, dzeguzes vai kaut kādu tēlu. Tā kā, vienmēr jau ir tie elementi, kurus tu izvēlies turpināt, padziļināt, iepazīt un pētīt, un viņi ir dažādi šajās situācijās. Tas ir tas, kā es arī to skatos. Un citi tie arī teatralizēti priekšnesumi, bet ļoti forši un ļoti, tādi skaisti un vērtīgi. Bet par šiem te elementiem, tas arī tāda mūsdienu raksturīga pazīme, paņemt kādu vienu elementu, bet viņu pārspīlēt. No tradicionālā dziedājuma paņemt tur kādu, melizmātiku vai kaut ko, un viņu eksploatēt vai... un tad jau mēs varam varbūt pat runāt par kaut kādu nelielu deformāciju vai... Nelielu simulakru. Vai piesaucot šo simulakru, šīs lielās kopdziedāšanas dziesmu svētkos vai kaut kādos festivālos, kad tā kā visa Latvija, visi folkloristi dzied kādu vienu dziesmu. Tas tā kā nav tradicionāli. Jā, es gribētu šeit vēl arī to domu par ekspertiem vēl atgādināt, ka tas ir ļoti svarīga lieta, ka ir cilvēki, kas iedzinājušies un kas domā par to, kā to salikt kopā visu. Tā skaitā dziesmu svētkos, bez šaubām tas ir redzams, bet vajadzētu šo te pieeja, kad ir
rūpes par to, lai tomēr kaut kas iznākt visiem kopā, lai tās būtu nepārtrauktas. Un tāpēc šie te vadītāji, eksperti, tie ir ļoti vajadzīgi un viņus ir jāsargā un, teiksim, jāpalīdz viņiem, cik no var, jo nākotnē jau mums nekas cits, acīm redzot, nebūs, vēlreiz atgādina, kā nodarboties ar kaut kādām tādām interesantām lietām, vai tad tas ir atkal tas stupceļš, ko te es negribu īpaši atkārtot, bet tātad mums jāgatavojas, divas lietas vispār vajadzīgas sakarā to mākslīgā intelekta ļoti straujo attīstību. Pašiem mācīties, sadarboties savā starpā, risināt savas problēmas, palīdziet viens otram, dažādas lietas tur un dzīvi interesanti, tā skaitā saprotams ar mākslu pirmām kārtām, un atrast vadītājs, atrast cilvēks, eksperts, kas saprot, kas notiek, kas saprot arī, kas notiek ar mākslīgu intelektu, kur mēs esam pasaulē, kur Latvijā, kā tur ko veidot, un šī te ekspertu loma un tāda cilvēku speciālistu loma, kas saprot, kas kā notiek, tā ļoti svarīga, un tā joprojām paliks, tā faktiski būs galvenā profesija, jo citas profesijas viss ātri pazudīs un viss aizvietos vēl, bet izņemot tos, kas veido cilvēku attiecības, cilvēkam ar cilvēku, joprojām vajadzēs pašiem risināt savus uzdevumus. Tas būtu tas normālais variants, pareizāk, ko aicinu, un ko ir jāgatavojas. Ja mēs negatavosimies, ar to vadību pārņems kāds cits. Un vēl tāda viens aspekts, kas, manuprāt, ir svarīgs, tomēr neskatoties uz dažādām formām, kā šī folklora var eksistēt mūsdienās, tur var iemācīties precīzu, izpildījuma formu, skaņveidi, vēl citas lietas. Bet būtiska ir arī domāšana, kas tam cilvēkam, kas izpilda šo folkloru, ir galvā. Ne tikai varbūt pat izpratne par to kontekstu un saturu, bet kāpēc, piemēram, lauku sievas vienmēr aizkustina un liekas simpātisks viņu dziedājums, jo viņas pārstāv šo lauku kolektīvisma kultūras kodu, un tā ir cita domāšana nekā vienam pilsētas jaunietim, kurš varbūt, kā prioritāte stāda pašizpausmi, pašapliecinājumu, un folklore ir līdzeklis tam. Kā jūs skatāties uz mūsdienu situāciju no šāda kultūras kodu aspekta? Es pat tavus minētos romus, kāpēc viņiem varbūt atšķirās tā visa autentiskuma pieeja, jo viņi ir šī klejotāji tautu kultūras koda. Nē, viņi ir tagad jau tādi nav, katrā ziņā latviešu romi. Viņi varbūt bišķīt paceļo tur sezonas laikā, bet viņi nav klejotāji tauta. Tas ir stereotips, es nevaru piekrist par to. Okay. Bet vispār par šiem kodiem, kā jūs skatāties, vai jums tas šķiet svarīgi, vai? Man, protams, liekas svarīgi, un tajās reizē, kad esmu bijis pie kādiem teicējiem vai muzikantiem, man tas vienmēr tieši fascinēs, ka viņi tā kā cilvēki no citas pasaules, ja viņi vienkārši dzīvojuši citos laikos, un ka tiešām, tādi, tā kā tu jau ļoti labi raksturojot, un viss tā draudzība, vai kā Jānis Ciglis, viņš teica, ka mēs jau cilvēki laukos vienkārši kā atveram muti tādu vēseli redzam. Bet es nezinu, es domāju, ka tas ir tā kā neizbēgami, ka mums vienkārši tā visa kultūra mainās uz to pašizpausmi, un tad mums ir jācenšas strādāt ar to, kas ir. Es nezinu, es domāju, tas tiešām, diemžēl nākotnē ir tā individuālismā. Es nezinu, kā tad, jo viss tās, tās tradicionālās sabiedrības, kur bija svarīga tā savstarpējā sadarbība, viņas vienkārši tās vidas vairāk nav un vairs nebūs kādu laiku. Tā ir tā, faktiski lielākās briesmas ir, kā zūd savstarpējā sadarbība, ir tāda grāmata Digitālā bērnība, Zandis Ubens, Latvijas universitātes profesors, kā šī sociālajie tīkli ļoti strauji ietekmē visu mūsu dzīvi un sevišķi jau
jaunāko paudzi, un tur kaut kas ir jādara, un tas reālais, ko varam darīt, tas ir piesaistīt dažādiem mākslas veidiem, tas ir tos dažādos pulciņos, dažādās nodarbībās, kopā darbojoties, kopā kaut ko veidojot, pirmais jau varbūt atkārtojot to, kas agrāk bijis, un tad tālāk pašiem kaut ko, bet kopā veidot tieši tā kopējā darbība, un no tā arī pilsētās ir tā pilsētvidas plānošana, Agnes Stiba to prognozē, propagandē, piemēram, kad veidot līdzīgi, kā ir laukos iespējams, tur kaimiņiem sadarboties, tie, kas tur kaut cik saskaņoti dzīvo savā starpā, tur dažādas problēmas risināt kopīgi, talkas taisīt kopīgas, tā tālāk. Arī pilsētā līdzīgi tur talkas kopīgās var taisīt, un kaut kāds sporta spēles, un mākslas dažādas pasākums veidot kopīgi tie, kas dzīvo kaimiņos. Un tāda Cegot veidot kopienas. Jā, šīs te kopienu gars, tas ir jāveido, un vislabākais tas ir tieši ar dažādu tādu mākslas veidu, pirmais jau dziedāšana, jā. Dziedāšana, dejošana tālāk arī, un atskot dažādi, kas jau bija. Agrākos laikos izveidojās paralēli dzīvē, bet tagad iespējams, ka tas būs dzīves viss saturs. Tieši šī te kopā darbošanās dažādās mākslinieckās izpausmēs. Jā, es piekrītu. Jo arī pilsētnieki, tas būtu dīvaini, ja mēs teiktu, ka pilsētnieki nevar būt, autentiski, vai viņiem nav kods, vai kā, tā jau vienkārši nav. Tas neatbilst realitātei, un tas arī nebūtu godīgi pret pilsētas cilvēkiem. Viņi vienkārši ir, un mūsdienās jau senāk, ka jau lielākā pasaules daļa ir pilsētnieki. Viņi var iedziļināties tajā, mēģināt izprast, un tas jau arī ir. To tu īstenībā vakar mūsu sarunā teici, ka svarīgs ir tās zināšanas un par kaut ko iedziļinies. Es piekrītu, tas man liekas forši. Vai no publikas ir kāds jautājums, lūdzu? Komentāru nedzirdēs, var jautāt. Bet varbūt ir jautājums. Jo tad var jautāt, un es tad atkārtošu mikrofonā, jo tad tas ierakstīsies. Varbūt noformulē kā jautājumu. Bet lūdzu. Jā, man ir jautājums par tādu laikam folkloras iznešanu ārpus ierastā konteksta, uz urbāno vidi. Kā jūs raugāties uz to, ja folkloras mūzika tiek remiksēta un iestrādāta elektroniskajā mūzikā? Tātad jautājums par... Pārnest uz klubu vidi, lai, teiksim, paplašinātu. Protams, tas ir pilnīgi ārpus konteksta, bet, ja mēs raugāmies pastāvēs, kas pārveidosies līnijās, Tātad jautājums par folkloras pārnešanu uz urbāno vidi. Kāds ir jūsu skatījums, ja folklora tiek remiksēta, pārnesta uz klubiem, savienota varbūt ar citu stilu mūziku? Taču tāpat laikā tā kā paplašinās auditorija, kam tā folklora ir pieejama. Varbūt īsi. Jā. Mans personīgais vērtējums ir ļoti forši. Visur, kur mēs varam atdzīvināt folkloru vai senču mantojumu kaut kādā jaunā veidā, atrast pielietojumu tam, tas jau ir ļoti vērtīgi. Vai tā vairs ir folklora? Tas ir kaut kāda ļoti translēta, ļoti pārtulkota un pārveidota, bet vienmēr, ja mēs kaut ko pārveidojam jaunām vidē, jaunai auditorijai, mēs vienmēr kaut ko pārveidojam. Un, tā kā es domāju, tas ir ļoti vērtīgi, bet es negribētu, lai tas būtu tāds arguments, ka, lai jaunieši saprast, tad vajag obligāti pārveidot. Manuprāt, tas ir izglītības tēma. Klasiskā mūzika cilvēku uztver, tāpēc, ka viņi ir iemācījušies to mūziku. Man šķiet, ka folklora arī varētu iemācīt, kad strādāt uz auditoriju noteikti mazu daļu, kas var iemācīties un novērtēt pilnīgi skaistu un autentisku izpildījumu, un arī, bet lai iekļūt tajā auditorijā, tāds kluba mūzika varētu būt solis. Kā jau tas notiek? Jā, ļoti īsi. Varētu tikai piekrist, ka patiešām ir jāmēģina savienot dažādas variantus un veidot dažādas. Tas ir piedāvāt gan pietiekam tuvu, cik nu var,
tam autentiskajam sākotnējām folkloras variantam, kā tagad tie senās mūzikas ansambļi arī, kas uz klavesīnu, nevis klavierēm spēlē un tam līdzīgi. Un tāpat ir arī dažādi elektroniskie instrumenti, kas ir ar līdzīgām melodēm, un ne tikai bez šaubām, bet arī tos pašus folkloras motīvus var veidot, un jo tālāk jau būs vairāk tāda iespēja, un tam jāgatavojās, un tas atkal aicinājums, kad to vajadzētu maksimāli atbalstīt, propagandēt dažādus variantus, sākot no maksimāli tuviem un tālāk dažādi improvizācijas varianti jāveido. Jā, neitrāli pozitīvi. Jā. Vēl kāds jautājums. Nu, tagad Ernests. Tādā gadījumā jautājums ir tāds, kāpēc nedrīkst komentēt? Kāpēc nedrīkst būt komentārus? Nu, šis nav tāds formāts, vienkārši mikrofoni ir tik, cik ir. Tad man nāk tāpēc, ka Labi, drīkst iedot. Pienākšu. Vispirms paldies par to, ka bija ļoti interesanta tēma. Es speciāli painteresējos, kur kād notiks, jo ļoti interesēja tas, ko jūs darāt. Un man bija 40 minūtes, man bija interesanti. Tas ir daudz, tas ir ļoti daudz, jebkuram skatītājiem spēju noturēt uzmanību 40 minūtes. Bet ņemot vērā to, ka šajā visā lietā, par kur ir runa, esmu stipri ilgāk par jums, tad man ir drusciņi arī cits skatījums uz to, tāpēc es uzprasījos uz komentāru. Un pirmais ir tāds, mēs veidojam to simulakrus un arī šis autentiskums, ja, un arī visa folkloras kustība būtībā ir savā laikā mūsu izveidota simulakri, kad mēs vēl tādu vārdu nemaz nezinājām. Un mēs arī tajos darbojamies, un tas ir saistīts šobrīd ar to, ka informācijas daudzums, kas mums ir jāaptver, kur mums jāoperē, kur mēs darbojamies, ir daudz lielāks nekā agrāk. Un tā galvenais, tā ir citādāka informācija, mazāk saistīta ar dabas norisēm, vairāk saistīta ar cilvēku sociālo vidi un visām ārējām iekšējām vidēm. Un no tāda viedokļa tad mums jau būtībā varētu arī atteikties no tā jēdziena autentiskuma, jo mēs vairs nevaram par to īsti reflektēt, mēs tā griežamies tik uz riņķi un beigās paliekam turpat, kur esam. Un tas spilgts piemērs ir tas, ka teicējs nonāk uz skatuves, kā jūs teicāt, ja? Un vai tad viņš ir autentisks vai nav, ļoti labs piemērs. Ja? Bet runa jau par to, ko Klotiņš mēģināja jau sen atpakaļ panākt, ka folklore nav izpildītāja māksla. Folklore vispār neizpilda. Bet tas no 50 gadiem kā sākās, un tā mēs arī esam palikuši pie tā, ka mēs izpildām folklori. Es nesaprotu, kā tas iespējams. Tas ir viens. Otrs, mākslīgais intelekts. Bet kur paliek dabīgais intelekts? Varbūt gribat uzreiz atbildēt ar ātri revolveru jautājumu. Dabīgais intelekts. Kurš ir spēcīgāks? Pašlaik ir jau pietiekami daudz eksperimentu iztaisīt, ka tur, kur notiek sacensības starp mākslīgo un dabīgo, mākslīgais uzvar. Un visas spēles, Līs Sedols, pasaules čempions go spēlē, vissažģītākā spēle zaudēja jau vairākus gadus atpakaļ. Tas nozīmē dabīgais intelekts, dabīgie neironu tīkli. Jo tie ir gan mūsu dabīgie neironu tīkli, kas apstāda informāciju, gan mākslīgie, bet mākslīgie ir ar daudz lielāku ātrumu, daudz lielāku apjomu, daudz lielākām iespējām. Un tās iespējas pamazām tiek realizētas. Tas nozīmē, mēs varam tikai eksistēt paralēli, un vienīgā mūsu atšķirība no mākslīgā intelekta ir, ka šeit ir analogās sistēmas iesaistīts, tā skaitā tā saucamais kvantu sapinums, Einsteina Podolska Rozēna paradoks, jā, kurš pašlaik netiek izmantots tieši esošajos mākslīgajos neironu tīklos. Un tur mēs vēlam vēl varbūt kaut ko, tas ir tā intuīcija, kaut kāds variants intuīcijas, varbūt mēs vēl esam priekšā. Vēl šo to varam. Bet, teiksim, kaut kāds konkrēts uzdevums, ne. Visu esam jau zaudējuši. Tur, kur notiek pārbaudi, radošie darbi, tā skaitā biznesa, mākslas un viss tā citi.
ja notiek sacensība, mākslīgais intelekts var uzvarēt cilvēku. Paldies, tas bija jautājums, ko es saņēmu tādu atbildi, kā cerēju, un tādā gadījumā folklora ir pēdējais mūsu priekšpustenis cīņā pret mākslīgo intelektu, dabīgais intelekts folklora. Un pēdējais, tā kā ļoti folkloru un skatu ilgi darām, tad Oskars, kurš pirms 20 gadiem piedalījās folkloras šovā, arī šodien varētu atnākt un piedalīties, un viņš visur justos tur iekšā, tāpēc, ka mums ir kāda īpaša sistēma, bet par to šoreiz nerunāsim, ja te jau sāk uz mani skatīties dusmīgi. Paldies! Paldies, un vēl bija viens jautājums. Jā, es nolasīšu, ka pierakstīju pat, lai Jā. Es jau atvainojos, es neesmu īpaši folkloras zinātāju un šajā jomā iesaistīts vienkārši interesēs. Līdz ar to, tā kā tas etnogrāfiskais materiāls šobrīd nerunāja tikai par mūziku, es domāju, par kautstākiem un visu pārējo. Cilvēku jaunradi, mēs lielā mērā nepazaudējam tā kā mūsdienu cilvēku individuālismu. Jā, kāda būtu jūs vieta? Tad jautājums ir par mūsdienu jaunradi. Vai ir nepieciešamība atsaukties un atdarināt pirms pāris gadsimtiem radītu jaunradi? Tādējādi var pazaudēt to patību šodien, tiecoties tikai uz atdarināšanu. Šodienas mēs nepazaudēsim. Mēs vienmēr atkārtojot kaut ko izmaina. Tas ir jau, atskot no fizikas, kad neko nevar precīzi atkārtot. Bet jautājums ir, ko mums pašiem vajag, kā mēs gribam dzīvot. Un mums vajag taisnīt kaut ko tomēr, kaut kādus dzīves jēgu, mērķus, un tas ir pasaules izzināšana, tā skaitā mākslas palīdzība. Un tā joprojām notiek, un vai tas bija agrāk, vai tagad, teiksim, tas kaut kāds varianti tiek veidot, jo tas, kas mākslā parādās, tas ir kaut kāds tēls, modelis, pasaules modeļa daļa, un ja tas joprojām mums interesants, mēs viņu atkārtojam, vai mazāk, vai vairāk precīzi, un tas ir tad kā kurš. Jā, es gribēju pateikt, ka tas ir labs jautājums, bet arī to, ka šī problēma īstenībā ir lokāla, jo pie mums Latvijā tiešām kaut kā tā folkloras kustība tik būvēta, ka jaunradi it kā ir tāds nevēlamais, ka labāk to atdarina kaut ko, bet tā tas nav visur. Kaut vai, piemēram, Somijā, ja skatās uz to revival, uz to folkloras atzimšanas kustību, tur jaunradi ir kā obligāts elements, ka tev ir jāprot, zinot, teiksim, tos modeļus, motīvus, jāprot uz viņu pamata variēt, improvizēt un jaunradīt, un tas ir pamats, un Somija nav vienīgā valsts. Jā, un es arī gribēju piebilst, ka Zviedrija arī tā līdzīgi, ka līdz kādiem 90. gadiem bija tas uzskats, ka ir ļoti svarīgi to veco materiālu izpildīt, un tad 21. gadsimtā tad mainījās tā doma, ka ir svarīgi kaut ko radīt jaunu, un ka tie iepriekš cilvēki vienkārši atražoja, ka viņiem nebija autentiski. Un, ja mēs apskatāmies tur Angliju vai Ameriku, viņam taču folk music ir tā kā, ka cilvēks izpild kaut ko ļoti patiesu un patiesām tēmām sacer jaunas dziesmas. Tas ir tāds viens. Bet par to, ko tu teici par to, ka vai tu pazaudē sevi vai nespēj sevi izteikt. Manuprāt, tā nav, jo manuprāt, varētu to tradīciju vai tautas mūziku viņi varētu uztvert kā valodu. Ja tu viņa labi iemācies runāt, tad tu vari sevi izpaust vienalga, cik viņa klasiskā mūzikā cilvēks spēlē pēc notīm Mozart. Un viņiem tāpatās ir, ka viens izpildītājs tur ļoti sevi kaut kā ieliek un kaut kā sevi šausmīgi izpauž, kad viņam visas notis ir uzrakstītas. Bet viņš sevi māk izpaust. Manuprāt, vienkārši ir jāiemācās tā valoda, un tad tu vari ļoti labi sevi izpaust vecā materiālā. Bet tad tas jau neierobežo, ka arī var taisīt jaunu. Jā, es arī vēl papildināšu, ka varbūt nav īsti korekti salīdzināt jaunradi pirms 2-3 gadsimtiem un mūsdienu cilvēka jaunradi, jo tā bija cita sistēma, kolektīvā domāšana, un šobrīd ir šī individuālā, un
Jā, ja mēs pazīstam to rokrakstu, kā Oskars teica, un visas šīs zināšanas, tad mēs varam improvizēt. Jo arī tajā laikā tā improvizācija bija tās sistēmas ietveros. Bet ja šodien mēs bez šīm te zināšanām vienkārši kaut ko radām, tad tas nav adekvāti. Bet ir arī fakts, ka mums tiešām tās zināšanas par tradicionālām improvizācijas variēšanas un jaunradas tā kā prasmēm nav tik, mums vajadzētu labākas zināšanas par šo jomu. Jā. Jā. Tieši tā. Paldies par sarunu. Man bija ļoti interesanti, un es ceru, ka arī klausītāji varbūt aizdomāsies par vienu otru lietu, jēdzienu, kas šobrīd notiek, kā tas notiek. Paldies, un tiksimies citreiz. Es. Paldies! Paldies!